Reiz runcis Renārs kā parasti risināja krustvārdu mīklas. Visi vārdi bija atminēti, palika viens pēdējais. Tas bija vārds ar 6 burtiem. 2 pirmie burti Renāram nebija zināmi. Pārējie 4 bija A, U, N, I. Vārda atminējumā bija norādīts tie, kas taisa jokus. Auni. Jā. Vai auni taisa jokus? Mjau. Gadās, ka auni badās. Jā, tas izskatās diezgan jocīgi, bet tas šoreiz neder. Vēl vajadzīgi 2 sākuma burti. Mjau, mjau, jauni auni. Glauni auni vai sprauni auni. Nē, nu tas viss neder atkal. Nu vai dieniņās neder. Vajadzīgi tikai 2 sākuma burti. Tā, 6. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Es esmu pie lauvas, un lauva mani uzved pašā augšā. Pīkā, jā, tā kā es uzmetu 6, man ir tiesības mest kauliņu vēlreiz, un tāpēc es viņu tūlīt metīšu un abā! Atkal 6. Pīkā. Atkal 6, un ar žanglieres tiek augšā. Tā tad es metu vēlreiz. Tā, 4. Tā, 1, 2, 3, 4. Urā! Es esmu uzvarējis! Es vairāk nespēlēšu. Vienmēr zaudēju. Es tieku līdz augšai, un tad tas melnais, tas vāžis, tas kukuraks noved mani lejā. Un tad atkal tas sivens, tas rukšķētais, noved mani lejā pie jūras lauvām. Es vairāk nespēlēšu. Tā tu vienmēr vinnē. Nu, ko tu pukojies, Pīka? Tā jau ir tikai spēle. Un spēlē vajag prast arī zaudēt. Es to cirku vairāk nespēlēšu. Bet Pīka. Nu labi. Labi, nespēlē. Liekam kauliņus kastītē, Pīka, un spēlēsim īsto cirku. Labi? Jā. Bet kādu īsto? Nu, kādu īsto? Nu, skaties, Pīka, paskaties tur. Tur ir meitene ar lietus sargu rokā, vai ne? Aha. Viņa staigā un dejo pa virvi. Bet tu taču, Pīka, arī tā varētu, vai ne? Jā, bet kāpēc viņai ir lietus sargs? Cirku taču lietus nevīst. Nu, lietus sargs, Pīka, ir tāpēc, lai noturētu līdzsvaru, lai nenokristu. Ja to virvi noliktu uz grīdas, es arī varētu tā. Es ietu, kur mans lietus sargs? Es ietu tā. Šitā es ietu. Pamoc, šitā es ietu. Šitā. Tad es vēl ietu šitā, redzi? Jā. Tā es ietu. Šitā. Es varētu pietupties un pat palikties. Redzi, kā būtu. Ļoti labi. Viens cirkus numurs jau ir gatavs, Pīka. Jau ir gatavs? Jā, vēl vajadzētu, Pīka, klaunus. Un ko tie klauni darītu? Taisītu jokus. Pīka, Joki? Jā. Nu, bet, zinu, tie joki ir ļoti muļķīgi. Zini, viņi aplej viens otru ar ūdeni. Tad vienam nokrīt bikses, otrs to ķer, tad otram nokrīt bikses. Jā. Visi smejas. Bet man liekas, tas nav smieklīgi, bet muļķīgi. Bet, Pīka, mēs jau varam izdomāt kaut ko citu. Nu, piemēram, klaunam ir netīras drēbes. Lai tās izmazgātu, viņš pats ielien veļas mašīnā un... Es zinu. Mašīna mazgājot drēbes saplēš. Un klauns puspliks izskrien laukā. Viņš aizskrien prom. Nē, es teicu, tas ir muļķīgi, nevis smieklīgi. Tas ir. Jā, bet klauni taču ir izkrāsoti.
Nu, jā. Kur mēs ņemsim tādas krāsas? Pīka, mums taču ir ūdens krāsas, jā, tās, ko sauc par akvareļu krāsām. Uzkrāsosim lielas mutes, lielas acis un būsim klauni. Jā, bet kā mēs tās krāsas dabūsim nost? Nu, kā nomazgāsim ar ūdeni. Es taču tev teicu, Pīka, tās ir akvareļu krāsas. Nē. Es klauns nebūšu. Nebūšu un viss. Viss saku. Bet tagad, Pīka, mēs varētu būt žonglieri. Mēs metīsim gaisā šķīvjus, apā, un saķersim tos. Mēs arī tev metīsim šķīvjus, apā. Jā, 4 un 5 un 6 un tu redzēsi, beigās visi tie saplīsīs. Ko? Mēs stāvēsim saplīsuši šķīvju vidū un neviens mums neaplaudēs. Publikāts, ka nesvilpieni. Pīk, tu atceries? Atceries, kā mēs cepām pankūkas? Nu jā. Redzi, tad viena pankūkas puse bija apcepusi. Tu gribēji to apgriezt un pasvied pankūku gaisā. Atceries? Nu jā. Un kas notika? Tas pankūka pielip pie griestiem. Tā pielip visas mūsu pankūkas Pīk. Mēs taču nevaram būt nekādi žonglieri. Ne. Bet varbūt mēs varētu demonstrēt plēsīgo zvēru dresūru. Jā, Pīka, tu varētu būt lauva. Jā. Un lekt caur degošiem apļiem. Un lēkāt no no podesta uz podestu. Kas tie tādi ir podesti? Ai, nu tie ir tādi paaugstinājumi. Tā, Pīka, bet es būtu... Es plikšķinātu ar pātagu. Paga. Kāpēc? Jā, Pīka. Un par labi veiktu lēcienu uzcīnātu tevi ar kaut ko. Un tad tu rāktu tā kā lauva zooloģiskajā dārzā. Jā. Pamēģini, Pīka. Rēkšķu. Es vēlreiz pamēģināšu. Pamēģini. Nē, Pīka. Nē, diemžēl nekas nesanāk. Kāpēc? Kāpēc? Neviens jau no tavas rēkšanas nenobīsies, Pīka. Jā, tas mums nebūs izdevies. Pīk, dosimies pie Runča Renāra. Atceries, viņš mums daudz par cirku ir stāstījis. Jā. Man liekas, viņš pats ir strādājis cirkā. Viņš palīdzēs mums izgudrot numuru. Nu, ko ejam? Triku. Jā, ejam. Čauni? Nē. Plauni. Dauni. Nē. Nekādi joki te nesanāk. Kādi te var būt joki? Lūdzu! Labdien, Runča Renāra! Vai drīkst ienākt? Protams, pelēni. Sveicināti, pelēni. Jūs šoreiz gan man nākat kā saukti. Iedomājieties, es minu kārtējo krustvārdu mīklu. Un palicis tikai viens vārdiņš, kuru nevaru atminēt. Jūs varbūt man varētu palīdzēt. Man ir zināmi tikai auni. Jāatmin 2 pirmie burti. Zinām, ir A-U-N-I. Vārda atminējums ir ļoti vienkāršs. Tie, kas taisa jokus. Bet es nekādu nevaru izdomāt. Pīka, kas taisa jokus? Runci Renāt, klauni! Klauni, cirkā taisa tos jokus. Pareizi, klauni! Jā. Pareizi, pelēni, klauni, burtiņi K un L. Un iznāk klauni. Viss kārtībā. Kā man tas neienāca prātā, taisni brīnums. Es taču pats kādreiz strādāju cirkā, un mani labākie draugi bija klauni. Jā, bija. Kur taisa tos muļķīgos jokus? Ar jokiem redz ir tā. Dažreiz tie ir smieklīgi, bet citreiz, ko tur lai dara, iznāk arī muļķīgi. Bet dzīvē, pelēni,
Ai, dzīvē klauni ir ļoti nopietni, brīnišķīgi un patīkami cilvēki, jā. Bet ko jūs, Runci Renāri, darījāt cirkā? Es? Jā. O, pelēni, es darīju brīnumu lietas jau. Gribat, tūlīt parādīšu afišu. Tā man vēl šķūnītī saglabājusies no tiem jaukajiem gadiem, kad uzstājos cirkā. Ejam! Ejam, Runci Renāri, Nu, gribam! tad aiziet, pelēni! Ejam! Jūs uzgaidiet mani šeit. Labi? Jā, labi. Nāks. Atradu savu veco mīļo afišiņu. Lūk, pelēni, skatieties! Hopā! Uzstājas Runcis Renārs Renārio, visā pasaulē pazīstamais burvju mākslinieks ar savu nepārspēto atrakciju. Te bija un te nav. Kas jums bija, Runci Renāri? Man bija 2 burvju kastītes. Katrā es palūdzu ieiet kādu no skatītājiem. Kastītes aizvēru un kad tās atkal atvēru. Kā jūs domājat, pelēni, kur bija skatītāji? Kur, Runci Renāri? Kastītēs. Jā, kastītēs, bet viņi, pelēni, bija pārmainījušies vietām. Kā tas varēja notikt? Jo kastītes bija slēgtas un tas viss notika skatītāju acu priekšā. Ar šo atrakciju es apbraukāju visus Eiropas cirkus. Man bija melns zīda apmetnis, galvā cilindrs un rokās sniegbalti cimdi. Es biju Runcis Renārs Renārio. Runci Renāri, lūdzu, parādiet mums šo burvju triku. Labi, pelēni, tai notiek. Ejam! Varbūt, ka es to atcerēšos, pelēni, bet kas tad man būs tie skatītāji? Mēs! Kur ieies kastītēs? Mēs, Runci Renāri, būsim tie, mēs piedalīsimies tajā kā viņi sauc? Atrakcijā, Jā. kas ir pelēni priekšnesumā. Te bija un te nav. Jā. Ieņemiet savas vietas, skatītāji. Jā, es eju pārģērbties, bet tupīt vispirms mani pieteiksi. Labi. Nāc, es tev pateikšu, kas būs jāsaka, labi? Ejam! Tas tik būs numurs. Te bija un te nav. Tā, es ieiešu vienā kastītē, es tur būšu. Runcis Renārs pateiks burju vārdus, piemēram, reks, peks, feks. Un es vairs nebūšu. Ļoti interesanti, ļoti. Godātie skatītāji! Tagad mūsu programmas nagla. Pie mums viesojas visā pasaulē pazīstamais burvju mākslinieks, līdz šim vēl nepārspētais triku meistars Runcis Renārs Renārio. Lūdzu mūziku! Godātie skatītāji! Uzmanību! Jūsu priekšā 2 kastītes.
kastītēm sienas ir atveramas. Lai jūs visu labi redzētu, skatieties! Atveram kastītes vienu sānu, atveram otru sānu. Lūdzu, un jūs visu redzat, mani godātie skatītāji, iekšā nekā nav. Otra kastīte ir zilā krāsā. Iegaumējiet, tā ir zila. Iepriekšējā bija sarkana. Atveram arī šai kastītei visus sāniņus. Tā, atveram. Ļoti labi. Iekšā, kā jūs redzat, arī nekā nav. Kastītes ir tukšas. Es tagad palūkšu no jums, skatītāji, divus drosminiekus. Kuri vēlas drošāk? Mēs, Runcināt. Ļoti jauki. Nāciet jūs. Kā tevi sauc, mazā? Mani? Pīka. Ļoti labi. Nāc sarkanajā kastītē. Sarkanajā. Jā, lūdzu. Un tagad, Kurā durvīm? protams, skatieties uzmanīgi. Aizveram visus 4 durtiņas, aizveram ciet. Jā, šeit šīs durtiņas arī aizveram. Ļoti jauki. Un uzmanību. Tagad skatieties īpaši uzmanīgi. Kā tevi sauc, mazais? Mani Pīks. Pīks. Jā. Ļoti labi. Tu nāc zilajā kastītē. Tā. Ieej zilajā kastītē, aizveram arī zilo kastīti, aizveram visas durtiņas ciet. Un tagad uzmanību. Pīka, vai tu esi sarkanajā kastītē? Pīk! Vai tu esi zilajā kastītē? Esmu! Ļoti jauki! Un tagad skatieties uzmanīgi. Es piesitu ar nūjiņu 1, 2, 3. Un tagad atveram sarkano kastīti. Šeit bija jābūt pīkai, bet ko mēs redzam? Tas ir pīks. Bet tagad, godātie skatītāji, atveram zilo kastīti. Hop! Atveram kastīti. Un ko mēs šeit redzam? Pīka! Jā, es. Bet tas vēl nav viss, godātie skatītāji. Es palūkšu pelēnus palikt savās vietās. Aizveram sarkano kastīti. Aizveram. Tā. Tagad mēs aizveram arī zilo kastīti. Hop! Uzmanību! Un piesitu ar nūjiņu 1, 2, 3 un attaisam sarkano kastīti. Attaisam vaļā. Tukšs! Pelēna nav. Un tagad uzmanību, godātie skatītāji, piesitu ar nūjiņu pie zilās kastītes. 1, 2, 3 un, protams, attaisam kastīti vaļā. Arī šī kastīte ir tukša. Pelēnu nav. Lūk, kur viņi sēž. Bet tas arī vēl nav viss. Kā redzat, jūsu priekšā, pelēni, esmu es, Runcis Renārs Renārio. Un tagad es, Runcis Renārs Renārio, ieeju sarkanajā kastītē. Hop! Esmu šeit sarkanajā kastītē. Palūkšu jums, pelēni, aizvērt kastītes durvis, bet
pirms jūs aizverat durvis, klausieties uzmanīgi. Kad kastīti būsat aizvēruši, izskaitiet līdz 5 un tikai tad veriet vaļā. Sarunāts? Jā! Nu, tad aiziet! Aizveram durvis. Tā. Ciet! Nu? Ko lai mēs tagad darām? Skaitiet līdz 5! 1, 2, 3, 4, 5! Iesim vaļā? Varam vaļā. Kur Renārs? Nezinu, kur Renārs. Nezinu, kur viņš varēja palikt. Ko tagad darīsim, ko publika aplaudē, skaties? Ko pīka? Klanīsimies, pateiksimies par aplausiem un skriesim projām. Klanamies. Paldies. Lūdzu. Paldies. Rūci, Renāt, ko jūs to izdarījāt? Mīļie pelēni, lai tas paliek mans burvju mākslinieka noslēpums.